Sveiki, mīļie! Šodien es gribu parunāt arī par ļoti svarīgu tēmu šajos laikos, par emocionālām šūpolēm. Noteikti katrs no jums ir saskāries ar tādām situācijām, ar tādām sajūtām. Ir brīži, kad mēs jūtamies ļoti, ļoti labi, laimīgi, pat pārlaimīgi. Tāda kā eiforijas sajūta. Ja? Viss ir labi, viss ir skaisti, rožaini, labas sajūtas, labas domas, viss ir vienkārši super. Un tad notiek pēkšņas svārstības, ja? Kaut kas notiek, kaut kādas negatīvas domas mūsos tiek iekšā, ja? Kaut kādas negatīvas emocijas. Tad, kad mēs esam pārlaimīgi eiforijas sajūtā, mēs esam kā, varētu iztēloties kā kokoniņa, kā piepūsts balons ar gaisu. Viegls, mēs esam, balons ir vesels, ar balonu viss ir kārtībā, jā. Kaut balons lidinās pa gaisu, jā, un jūtās labi. Bet tikko, kā mūsos iezogās kādas negatīvas domas, kādas negatīvas emocijas, kaut kāds negatīvs nepatīkams notikums, jā. Kaut kas mūsu apkārtējā vidē, kas mums aizķerās. Un viss šis negatīvās domas, emocijas, tās ir, varētu teikt, tā kā adatiņas, kas caurdur balonu, un gaiss no balona, protams, izplūsta ārā, ja. Pēc tam, un šīs ļoti krasās emocijas svārstības, ja, no pārlaimīga eiforijas sajūta, ja, pēkšņi kaut kas notiek, un mēs varam justies depresīvi, ja. Tik sliktas sajūtas, jā, kuras var salīdzināt ar depresīvu stāvokli. Jā. Ļoti, ļoti krasas svārstības. Un patiesībā šīs svārstības nav nemaz tik nekaitīgas. Viņas ir diezgan kaitīgas mūsu smalkajiem ķermeņiem. Emocionālais, mentālais, jā, jo mums ir vajadzīgs laiks, lai mēs atkal atjaunotos, lai mēs atkal tiktu tajā laimīgajā eiforijas stāvoklī. Jā, mēs būtībā pūšam balonu, kurš ir caurdurts, jā, un gaiss iet un iet ārā, jā. Ir atkal diezgan grūti tikt atpakaļ šajā laimīgajā eiforijas sajūtā. Un šīs krasās svārstības ir arī, varētu teikt, diezgan kaitīgas mums. Ja, jo ļoti, ļoti krasas viņas ir, ja, no pārlaimīgi labu sajūtu un līdz depresīvam. Ja, tas gan ietekmē mūs emocionāli un var pat ietekmēt arī fiziski. Un šie caurumiņi, ja, kas it kā izveidojas mūsu enerģētikā, ja, kad mūsos iekļūst kaut kas negatīvs, nepatīkams, ja, bojā visas smalkās struktūras, un tās ir īpaši bīstamas veselībai un mūsu garīgajam stāvoklim. Un kad šitādas svārstības ar mums notiek regulāri, ir vajadzīgs laiks, lai atjaunotu smalko ķermeņu sākotnējo struktūru. Un cilvēku spēki tiek tērēti, lai to balonu piepūst, ja, bet atkal gaiss izplūst ārā. Un mūsu smalkie ķermeņi, kas ir caurdurti, ja, kuros nenoturās šīs augstās vibrācijas, augstās enerģijas, smalkie ķermeņi ir saistīts ar mūsu čakrām.
Un mūsu čakras ir saistīts ar orgāniem. Tātad, ja šitādas svārstības notiek regulāri, ja, tās ar laiku sāk ietekmēt mūsu garīgo stāvokli un arī var sākt ietekmēt mūsu fizisko stāvokli, tātad pat veselību. Un pat ilgstoša depresija var būt nekaitīgāk par šitādām garstāvokļa svārstībām, īpaši, kad emocijas ir pārmērīgas. Jo, redziet, tāda lēkāšana, ja, ķermenis jau arī mūsu emocionālais stāvoklis, mūsu garīgais stāvoklis visu laiku pielāgojas, ja. Pat fiziskais ķermenis pielāgojas. Ja, tad viņš ir augstu, ja, eiforijā, wow, ja, un tad pēkšņi nokrīt, ja, depresijas stāvoklis. Ja mēs esam, piemēram, ilgstoši kaut kādā vienā stāvoklī, ja, mūsu ķermenis pierod ar to, mūsu smalkie ķermeņi ar to ir apraduši, ja, viņi ir vienā vidē. Tas ir, varbūt pat var salīdzināt, teiksim, ja mūsu regulāri, tā kā iesviež ļoti dažādās vidēs, ja. Te mēs esam virs zemes, te mēs esam ūdenī. To varētu apmēram salīdzināt kaut kā tā, lai saprotamāk, ja, ka tās vides, tie stāvokļi ir ļoti dažādi, ja, un ja gan fiziskajam ķermenim, ja, gan mūsu smalkajiem ķermeņiem regulāri šitā ir jāsvārstās, protams, ka kaut kas sāks iziet no ierindas, kaut kas sāks sabojāties, ja. Tāpat arī ar jebkāda veida, teiksim, ierīcēm, ja viņas arī, ja viņām arī kaut kādā pastiprinātā režīmā un tad tādā zemā režīmā, ja, arī. Jo jebkam ir jādarbojās, teiksim, tādā vienā vidē, ja, vienmērīgā nevar būt tādas, ļoti krasas svārstības, un tāpēc mums ir arī jāmācās sevi noturēt augstajās, ja, priecīgajās, labajās sajūtās, tikko kā mēs jūtam, kā kaut kas ar mums ir noticis, kaut kas nav kārtībā, kas, teiksim, mūsu enerģija, mūsu sajūtas, mūsu domas, mūsu emocijas slīd uz leju, ja. Mums ir jāatrod veids, kā mēs atkal viņus varam paaugstināt, ja, jo tās svārstības, tās ir tiešām, diezgan dramatiskas priekš mums, gan fiziskā ķermeņa, gan mūsu emocijām, ja, emocionālā un visiem smalkiem ķermeņiem, ja. Šī ir tāda maza, bet svarīga tēmiņa. Jūs noteikti, gandrīz katrs noteikti esat saskāries ar to, ja, ka emocionālais stāvoklis mainās, jā, te mēs esam vienu brīdi priecīgi, jā, mums ir labi, viss ir kārtībā, jūtamies tiešām, kā eiforijā varētu teikt, jā. Un pēkšņi kaut kas notiek, jā, kaut kāds notikums, kaut kāds cilvēks mūs ietekmēs, ka mēs momentā nokrītam ļoti tādās negatīvās zemās. Tās ir zemes enerģijas. Un pat depresīvs stāvoklis var būt. Tā kā sakosim līdzi mūsu iekšējai pašsajūtai un jau laicīgi sāksim uz to reaģēt, tikko kā mēs jutīsim, sākam just, jā, kad kaut kas nav labi, ka mūsu pašsajūta, jā, pasliktinās, jā, vai kādu praksīti pielietot, kaut kādā veidā atkal censties, jāatrod ir arī, teiksim, lietas, kas mums palīdz atkal atgūt to patīkamo eiforijas sajūtu, jā. Vai tā ir kaut kāda patīkama nodarbošanās, jā, vai teiksim, tā var būt pastaigi pie dabas, jā, ka mēs atkal tā kā atgūstamies, jā. Katram tas ir ļoti individuāli, un katram ir jāatrod šīs lietiņas, jā, kas var palīdzēt. Tā kā varētu teikt instrumenti, ja, kas var palīdzēt atkal atgūt to labo patīkamo sajūtu un tādā veidā
mācīties noturēties tajās labajās sajūtās. Priecīgā, laimīgā, apmierinātā, ja? Pat eiforijā. Un jo mēs regulārāk atradīsimies šajās sajūtās, enerģijās, ja, tas nozīmē, ka mēs tādā veidā vieglāk varam arī pārvietoties uz 4. un pat 5. dimensiju. Jā, bet šīs svārstības visticamāk visvairāk notiek cilvēkiem, kuri būtībā ar vienu kāju vēl ir tā kā zemajās 3. dimensijā, ja, un ar otru kāju ir 4. Nu šiem man tā liekas visgrūtāk var būt, ja. Jo ir cilvēki, kas vēl ir zemās, viņi ir savā vidē, viņi ir savās enerģijās, savās emocijās, savās domās. Ir tādi, kas jau ir tikuši diezgan augstu, jau ir diezgan regulāri, ilgstoši spēju uzturēties, māk jau sevi uzturēt, jau augstās vibrācijās tikko kā jūt, kaut kas nav kārtībā, jā, uzreiz jau mākas savākties, kaut ko pielietot, jā, lai atkal atgūtu to labo sajūtu, jau vairāk uzturās tā kā 4. jau varbūt pat 5. Bet visgrūtāk iet tiem, kas ir, nu, ar vienu kāju tur, ar vienu šur. Ja. Nu, tāda lieta noteikti ir arī sastopama ikdienā, un tagad ir vien biežāk un biežāk. Jo šajā periodā, jā, es tā domāju, sākoties ar septembri un augusts, un viss šitie septembris, oktobris, jā, šie mēneši ļoti intensīvi, to var ļoti, ļoti just, jā. Gan fiziskā izpausmē, gan mūsu ķermenī notiek kaut kādas dīvainības, kaut kādas kaites, kaut kas ar veselību var notikt, jā. Gan emocionāli, garīgi, jā, visos līmeņos mēs jūtam. Gan arī redzam ar apkārtējiem cilvēkiem, ka tas pats notiek. Tas ir normāli, jo ļoti daudz, kas notiek tagad, un biežāk un vairāk. Šumaņa rezonants, tā ir saules uzliesmojumi, jā, visi šie pilnmēnesis, mēnesis aptums un saules aptums, un tas viss ļoti pastiprina enerģijas nāk uz zemes, un mums cilvēkiem jāmācās ar tām pielāgoties, ar tām sadzīvot. Tas tāpat kā mācīties kāpjot kalnā, iemācīties dzīvot vidē ar retinātāku gaisu. Nu, tas ir apmēram, lai vieglāk būtu saprast, jā, kas tieši notiek ar mums cilvēkiem un visu dabu, jā, kad retinātākas, blīvākas, vieglākas enerģijas, ja, un mūsu ķermenim, organismam, mūsu smalkajiem ķermeņiem, tas ir pilnīgi kaut kas jauns, un mēs mācamies dzīvot jaunajās enerģijās, un tām pielāgoties, tās pieņemt, sadzīvot, un katram iet savādāk, katram tas izpaužās individuāli, citam vieglāk, citam grūtāk, jā, bet, tā tas notiek, mīļie, tas ir neizbēgami. Tā kā mācīsimies kaut kā tikt ar sevi galā, sargāt, audzēt, sekot sev līdz savām sajūtām, savām domām, un jau laicīgi reaģēt, negaidīt, kad notiek šīs straujās svārstības mums. Lai jums visiem viss izdodas!